Mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podcasts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow @podcasts Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzini visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un sarunu tēmām. Un ieskaties arī blogā ziemeļmeita.tv. Nu ko, lai labi skan un tiekamies! Sveiks, klausītāji! Tu zini, jau kādu laiku es darbojos pie sava jaunākā projekta podkāsta Zaļā Ziemeļmeita, kas pētīs ilgtspējas jautājumus biznesā un sadzīvē un skaidros dažādu jēdzienu patieso būtību. Piemēram, kas ir ilgtspēja, kas ir zaļmaldināšana, kas ir karbona neutralitāte un net zero. Un mēs tajā arī runāsim, kā veidot ilgtspējas stratēģiju, kā uzņēmumu ilgtspēju raugās finansētāji un dalīsimies dažādos uzņēmumu pieredzes stāstos. Būtībā šī podkāsta mērķis ir ieviest skaidrību ap šī brīža, es teiktu, karstāko topiku - ilgtspēja. Jo mani kā cilvēku, kas ilgtspējā darbojās jau 10 gadus, reāli skrien zosāt, kad dzirdu jēdzienus kā ilgtspējīgas automašīnas, ilgtspējīgas attiecības, ilgtspējīgs finansējums, ekokredīts un tā tālāk. Un tu zini, šodien es īstenībā vēlētos tevi iepazīstināt ar šo podkāstu, piedāvājot noklausīties sarunu ar zīmola Dana ar kasti radītāju un organizēšanas konsultanti Danu Gulbi par patēriņu mūsu ikdienas dzīvē. Kāpēc mēs pērkam tik daudz lieku mantu un kā patērēt mazāk? Dana deg par savu lietu, un viņai ir daudz jaunu ideju nākotnē, un es noteikti viņu uzaicināšu arī uz Ziemeļmeitas podkāstu parunāt par iedvesmu un drosmi. Taču tikmēr kā, es tagad dārgumu, es nododu tavā vērtējumā jauno ilgtspējas podkāstu Zaļā Ziemeļmeita un sarunu ar Danu. Kāpēc mēs patērējam tik daudz un kā to mainīt un atstāt savā maciņā arī vairāk naudiņas. Lai labi skan! Un, ja patīk, tad priecāšos, ja piesakos Zaļai Ziemeļmeitai Spotify platformā un pastāstīs par to arī citiem zaļās domāšanas entuziastiem. Ilgtspēja, zaļā domāšana, bizness. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā Ziemeļmeita, un mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone. Seko podkāstam Spotify un Apple podcasts un nepalaid garām jaunākās epizodes. Tiek lēsts, ka, ja mēs nesamazināsim savus patēriņa pārādumus, tad līdz 2050. gadam mūsu patēriņa apmierināšanai būs nepieciešams 3 zemeslodes. Bet okeānos plasmas peldēs vairāk kā zivis. Šodien katras 6 sekundes tiek iznīcināti meži futbola laukuma izmērā. 1 miljons ūdens un sauszemes dzīvnieku sugu šobrīd ir uz izmiršanas sliekšņa. Tas ir gandrīz 20% no kopējās ūdens un sauszemes dzīvnieku populācijas. Ir aprēķināts, ka vidēji viens Eiropas iedzīvotājs gadā rada 5 tonnas atkritumus. Tikai 38% no atkritumiem Eiropas Savienībā tiek pārstrādāti, un vairāk kā 60% no mājsaimniecību atkritumiem paliek atkritumu poligonos. Modes industrija ļoti lielā mērā ir atbildīga par dabas daudzveidības samazināšanos, un tā ir tieši atbildīga par augsnes piesārņojumu, dabisko ekosistēmu iznīcināšanu un ūdens piesārņojumu. Un pēc tāda dramatiska pieteikuma es gribu iepazīstināt ar Danu Gulbi, kas ir Dana ar kasti zīmola radītāja, certificēts coach, organizēšanas konsultanti un kārtošanas iedvesmotāja. Un Dana ir tas brīnišķīgais cilvēks, kurš ar vēsu prātu aicina mūs paskatīties uz tām lietām, kas mums ir apkārt, ikdienā mūsu mājās un pavaicāt sev, vai mums patiešām vajag tik daudz. Un palīdz mums forši un atbildīgi un ilgtspējīgi atbrīvoties no tām lietām, kas mums nav vajadzīgas. Sveika, Dana! Sveika, mīļā! Pastāst, lūdzu, kā tu nokļuvi līdz tai idejai par to, ka dzīvi vajag sakārtot līdz tai vienai kastei? Kā tas radās? Līdz vienai droši vien ne, bet es domāju, ka tas ir kaut kas, kas man ir nācis no debesīm, tad, kad es šajā pasaulē ierados. Tā tiešām ir tāda ļoti liela vēlme pēc kārtības, bet nevis tādā pedantiskuma izpratnē, bet tā, ka vienkārši ir sistēma un ir saprotams, kā kas strādā un kā kas atrodas. Līdz ar to man kārtot ir paticis vienmēr, tiešām vienmēr. Bet par tādu aicinājumu un profesiju tas radās brīdī, kad es kļuvu par mammu. Un kad man piedzima mans dēliņš, un es pēkšņi, tāpat kā daudz citas jaunās mammas, attapos mājās 24/7.
Un tās lietas, kuras pirms tam ir ieliktas vakuummaisos un paliktas zem gultas, nopērts vēl vienu kumoda, jo vietas par maz, un pēkšņi, kad es biju mājās, es pamanīju, cik ļoti videi ir tāds milzīgs iespējas un efekts uz manu labsajūtu. Jaunās mammas, kas šo klausās, ļoti labi zina, kādas ir tās negulētās naktas un cik tu esi jūtīgs tajā kā tu vispār uztver pasauli. Un tad kaut kādi šie nevajadzīgie priekšmeti un šis te kairinājums tieši vizuālais un apkārtējā vidē uz mani bija gan spēcīgs. Tāpēc tas, ko es izdarīju, es ļoti pamatīgi sakārtoju savas mājas, atbrīvojos no visa, kas ir liekas, sapratu, ka es negribu turēt lietas, kuras es neizmantoju. Un tas principā kā tāds pavadiens aizgāja līdz maniem draugiem, palīdz man skapis sakārtot. Iesaka vēl kādam. Cik skapis tu esi redzējusi? Oi, daudz un dažādas skapis un ļoti daudz un dažādas mājvietas, ko laikam arī ir svarīgi piebilst, ka es pat nevarētu nosaukt, ka tas ir kaut kāds mans vidējais klients, ir Saurupmāja Jūrmalā. Ir arī tādas, bet ir arī dzīvokļi, ir arī mazi dzīvokļi ārpus Rīgas, ir mājas, ir studijas tipa dzīvokļi, 200 kvadrātmetru dzīvokļi. Ko es ar to gribu pateikt, ka tie izaicinājumi mums visiem ir ļoti līdzīgi. Ļoti, ļoti līdzīgi. Un, jā, kā jau es iesāku stāstīt, tad kaut kādā brīdī tas aizgāja līdz šim zīmolam Dana ar kasti, kas man bija svarīgi, ka tur ir mans vārds un tur ir mazliet tāds humoriņš. Un lai tas paliek tāds jautājums, kas tāda par Danu ar kasti, jo tiešām kaste kā fizisks priekšmets ir brīnišķīgs, lai sagrupētu to, kas mums pieder. Bet redz, tas, ko es bieži uzsveru un kas ir ārkārtīgi svarīgi, nav jēgas sākt kārtot, pirkt kastītes par patēriņu runājot, ja? Kamēr tu neesi atbrīvojies no liekā un kamēr tu neesi sapratis, kas ir tas mantu daudzums, ko es savā dzīvē vispār vēlos paturēt. Tieši tas, par ko tu arī tikko runāji. Saprast, kas ir tas mantu daudzums, ar ko es jūtos komfortabli un tajā pašā laikā, par ko es esmu spējīgs rūpēties. Ja lielākoties mums to mantu ir tik daudz, ka mums vienkārši fiziski tam nav ne laika, ne spēka, ne enerģijas par to rūpēties, un kādu risinājumu mēs izdomājam, mēs pārvācamies uz lielāku māju, cerībā, ka tas kaut ko atrisinās. Piebūvējam šķūnīt. Nopērkam vēl vienu skapi, un mēs ceram, ka tas to problēmu atrisinās. Bet redz, tas jau neatrisina. Ja tu netiec galā ar 40 kvadrātmetriem, tu netiks galā arī ar 140. To es varu pateikt pilnīgi garantēti. Un tas mums kaut kādā brīdī tomēr liek atgriezties pie tās saknes. Kas notiek vispār ar priekšmetiem manā dzīvē, ar šiem fiziskajiem priekšmetiem? Kāpēc man to ir tik daudz? Kas man uz to ir pamudinājis? Ko es mēģinu varbūt sevī kompensēt, aizlāpīt? Jo, ja man jāsaka par tādu mantu daudzumu un tādu patēriņu kultūru kā tādu, man liekas, tie vienmēr ir tādi divi ļoti svarīgi aspekti, kāpēc tas tā notiek. Viens ir šie te mūsu personiskie psiholoģiskie iemesli, ka mēs ar mantām cenšamies kaut ko kompensēt, sevi palutināt, kaut kādas pieķeramies atmiņām, no kurām nespējam tikt vaļā, vai mēs jūtamies vainīgi, vai mums ir lietas, kuras simbolizē mūsu nākotnes cerības, ja šie nebeidzami daudzie hobiju priekšmeti, pilni šķūnīši, kurus es kādreiz noteikti izmantošu. Tas ir viens aspekts, bet otrs ir arī tas, kas, manuprāt, no mums šobrīd 21. gadsimtā šis aspekts nav no mums atkarīgs, un tas tiešām ir šis spēcīgais patēriņu kults, ka tev vajag katru mēnesi kaut ko jaunu nopirkt. Vajag katra pavasara jaunu zābakas un katra vasara jaunu peldkostīmu. Un tā ir tiešām, kam es to stāstu, to zinu labāk droši vien par jebkuru, ka tā tiešām ir miljardiem vērta industrija un mašinērija, kas pelna uz to, ka ir atklājuši, kā tā mūsu gala strādā, kā panākt. Lai mēs ieejam un vēl kaut ko nopērkam. Redz, un tas, ko es esmu atklājusi, ka savas mājas kārtošana mums palīdz strādāt gan ar šiem personiskajiem, psiholoģiskajiem iemesliem un aspektiem, gan ar šo turēšanos pretī patēriņu kultam. Jo tas jau nenozīmē, ka tu vairs nedrīkstēsi sev neko pirkt, bet tavi lēmumi būs 100 reižu apzinātāki, pārdomātāki, un arguments būs nevis tikai, vai es to varu atļauties, un vai man piestāv tā 10. klētiņa. Un tāpēc, ka kaimiņam arī ir tā. Un tieši tā, un kāpēc vēl kādam ir, bet tev jau būs arguments, bet vai tiešām man to vajag? Kādu tas nospiedumu atstās uz planētu, uz manu enerģiju, uz manām mājām? Un tie jautājumi paliek dziļāki un plašāki, kas mums vienkārši ļoti dabiskā veidā
palīdz samazināt to priekšmetu daudzumu, ko mēs reāli izmantojam. Es varētu stundām runāt, tu lūdzu man pārtrauc ar citiem jautājumiem. Nē. Jo es par šo droši vien varu runāt. Un redz, jo kas vēl man šeit ir, manuprāt, ir svarīgi piebilst, ko es pamanu savos klientos, ka caur kārtošanu tā attieksme pret patēriņu mainās dziļāk un mainās kaut kādā ziņā saudzīgāk. Jo šī te kaunināšana, pirksta kratīšana, ka kā jūs te pērkat, ja tos ātrās modes lupatas, ja, un kad mēs citreiz pat, es godīgi to varu atzīties, es pat reizēm arī, man liekas, tā kā nērti jūtos iet tādā parastā lielveikalā kaut ko pirkt, jo nu kā, tas taču nav ētiski, nav pareizi. Un tas arī īstenībā nav, man liekas, ceļš, kurā mums ir jāiet. Jo redzi, tad, ja mēs kaut ko sev liedzam ar šo te caur vainas sajūtu, caur to, ka mums kāds ir pirkstu pakratījis, jā, mēs varbūt tajā brīdī nenopērkam, bet tie psiholoģiskie aspekti, par kuriem es runāju, it nemaz nemazinās. Kā tev liekas, cik daudz ir tas mums, tas vēsturiskais, jo redz, mūsu vecmāmiņas un mammas dzīvoja laikā, ka nekā nebija. Tālāk nāk 80. 90. gadi, tā paudze, mums ir, mēs varam pirkt, mums taču viss ir. Un tagad pēkšņi mēs atgriežamies pie tā, ka mums nevajag tik daudz. Kā tev šķiet, cik daudz spēlē šī vēsturiskā loma? Es domāju, ka tā loma noteikti ir ļoti liela, un es to bieži esmu arī teikusi, ka, man liekas, Latvija, kas ir tiešām, kā jau tu arī teici, pirms mēs sākām sarunu, brīnišķīga vieta pasaulē, brīnišķīga. Bet redz, mēs esam šajā te viduspunktiņā, kur no vienas puses mums ir ļoti spēcīgs tas krāšanas mantojums, ja nu noderēs, ja nu vairāk nebūs. Jā. Taupīgums kaut kāds, kas mijas ar tādu skopumu, es gribētu teikt, tas mums ir no vienas puses, un no otras puses ir ļoti spēcīgā šī te rietumu ietekme, kas ir pērts, aiziet, atlaides, izpārdošanas. Un tad, kas notiek ar šo mūsu nabaga Latviju? Mēs pērkam, un tad skopi turam, un neesam gatavi to dot prom vai mest ārā. Līdz ar to mēs apaugam ar mantām. Redz, man nav pieredze darbā, teiksim, ar klientiem Amerikas Savienotajās valstīs, bet tajā, cik es par to esmu lasījusi un interesējusies, mēs noteikti neesam bēdīgākajā situācijā. Latvijā tas tomēr nav tik izplatīti. Īrēt konteinerus jau savām mantām vai celt kaut kādas atsevišķas noliktavas. Mums tomēr, laikam, tas skopums mūs vismaz drusciņi nobremzē. Bet noteikti Latvijā ir kaut kāda tāda gan vēsturiska ietekme, gan tā mūsdienu ietekme, kas, gribas teikt, nāk no rietumiem. Kā tev liekas, krājējs vairāk ir vīrietis vai sieviete? Kuram ir grūtāk šķirties no mantām? Te man jāsaka tāda frāze, ko es bieži atkārtoju. Es visu lieku kastītēs, izņemot cilvēkus. Nē, es vienkārši domāju, ir, teiksim, mans skāpis un man vīra garāža. Es teiktu, ka viņam ir 100 reizes vairāk mantu nekā man. Un es vieglāk viņus atdod nekā viņš to skrūvgriezi, kas mantots no vectēva, kurš taču kādreiz noderēs. Redzi, kā mani klienti lielākoties tās ir sievietes, tad jā, es arī vairāk saskaros ar šo tavu situāciju, ka sieviete ir gatava pat, bet vīrs jau tur viņam ir jākrāj. Bet man ir arī klienti vīrieši, kur tieši tāpat cīnās ar savām sievām un savām draudzenēm. Un es atceros tāds viens ļoti komisks gadījums, ko man kāds izstāstīja pēc lekcijas, vīrietis pienāca, un viņš man tā atzinās, ka viņa sievai ir pilnīga apmātība ar nagulakām. Visu laiku pērk nagulakas. Un tas, ko tas vīrs dara, viņš tās nagulakas laiku pa laikam visu savāc lielā melnā maisā, pakluso. Nones lejā pie izkastes. Un ja viņa 2 nedēļas nav atcerējusies, nav pamanījusi, tad viņš izmet ārā. Un mēs tā protams, nosmējāmies. Es teicu, ka lūdzu, tā vairāk nedari. Tas nav pareizi. Bet, tā kā visādi gadījumi ir. Es pat teiktu, varbūt, ja man būtu iespēja tādu statistiku uztaisīt, es pat teiktu, ka varbūt tās sievietes krājējs tomēr ir vairāk, jo es ticu, ka tas ir sievietei kaut kas bioloģisks, evolucionārs iekšā. Šī te vēlme veidot māju, krāt, rūpēties, domāt, tā vīrišķīga enerģija, ja tā var teikt, tomēr vairāk ir uz tādu, ejam uz priekšu, daram, neturamies tik ļoti pie pagātnes. Un kā ir tas sadalījums, teiksim, skapis un mode un drēbes, un tad ir šīs sadzīviskās lietas, tur servīzītes, vāzes, tur dīvāns, tur sēgas, pilveni, tādas lietas. Cik liela tā proporcija ir, no kurām lietām mums visvairāk vajag atbrīvoties?
Redz, es domāju, ka mums vajag atbrīvoties no tā, kas mums vairs nerada labas emocijas. Bet tev vienmēr patīk atvērt to skapu un ieraudzīt to skaisto zaļo kleitu, kur tu nekad neuzvilksi, bet tev ir apziņa, ka tev tā princesa kleita tur ir. Es šajā gadījumā teiktu, ka tā kleita ir jāpatur. Okay. Es teiktu, ka tā kleita ir jāpatur, jo, redzi, ja tu to sajūti patiešām noķer, ka tā kleita man ir tā, ka es atveru skapu un es vienkārši esmu laimīga, ka man tā kleita skapa ir. Es teiktu, ka tā kleita tad ir jāpatur, bet biežāk jau notiek, kas mēs neizmetam, nevis tāpēc, ka esam sajūsmā par tiem priekšmetiem, bet tāpēc, ka mums ir žēl izmest, tāpēc, ka to kāds ir dāvinājis, tāpēc, ka mums ir kaut kāda sajūta, ja nu man kādreiz atkal derēs, mums ir varbūt kaut kāda tā kleita simbolizē sapni par to balli, kur vīrs mani kādreiz aizvedīs, un mēs ieraugam, ka patiesībā stāsts jau nav par kleitu, stāsts ir par kaut ko citu, un bieži vien, ja mēs to kaut ko citu varam ieraudzīt, mēs saprotam, ka man īstenībā to kleitu šobrīd nemaz vairs nevajag, tā nemaz nav, tas nav prieks, ko es jūtu, tā drīzāk ir kaut kāda tādas nepatīkamas gaidas, kaut kādas tāds spiediens, ko es uz sevi izdaru. Jo, zini, kā tas ar tādiem vides jautājumiem ļoti cieši iet kopā tas, kas šobrīd arī ir populārs, tāda tendences minimālisms. Minimālisms savās lietās, bet redzi, minimālisma atslēgas vārds ir funkcionalitāte. Tu paturi to, kas tev ir funkcionāls. Respektīvi, zaļa gliteriem klāta kleita nav funkcionāla, tātad tā nav vajadzīga. Es tomēr šeit pieeju mazliet maigāk. Es uzskatu, ka priekšmeti drīkst būt arī vienkārši tāpēc, ka tie mums tiešām rada prieku, tie mums dod labas emocijas, un priekšmeti, lai arī, mums ir jāiet vairāk uz to, ka mēs skatāmies, vai tie tiek izmantoti, cik tie ir funkcionāli, tomēr priekšmetiem drīkst būt arī šī sentimentālā vērtība. Un ir cilvēki, kuriem pilnīgi der maz lietu, tāds pat ekstrēms minimālisms, ja, šie te gadījumi, kur ir 100 priekšmeti, ieskaitot visas mēbeles un gultas veļu un tā tālāk. Un ir cilvēkam tas der, bet ir cilvēki, kuriem tas nedara. Kuriem vajag to kleitu, un vajag tās kurpes, un vajag varbūt tās atstāt to servīzīti mājās, kur tu tiešām reizi gadā izcel. Tajā, kā es pieeju kārtošanai un mājām, es aicinu vienkārši zināt, kas tev ir, un lai katra lieta, kas tavās mājās ir tavs apzināts lēmums. Nevis nejaušība, nevis žēl, nevis nesaprotu, kā man tas te gadījās, bet mans apzināts lēmums. Un kā to panākt, to var panākt caur kārtošanu. Vismaz reizi gadā mums būtu jāpieskaras katram priekšmetam, kas mums pieder. Tas nav jāizdara nedēļas griezumā, bet vienkārši padomāt, vai man mājās ir tādas lietas, kurām es neesmu pieskāries ilgāk kā gadu. Ja tāda priekšmeta ir, viņi ir jāceļ ārā. Tas attiecas arī uz šīm slavenajām kāzu kleitām, vai bērna pūriņu, vai fotogrāfijām. Tas nenozīmē, ka tev ir jāmet ārā, bet tev ir sevī jāatjauno tā apziņa, ka manās mājās tas atrodas. Un kādreiz no jauna sev jāpajautā šī kleita. Man joprojām tā kāzu kleita, man joprojām rada to silto, patīkamo emociju, kāpēc es to paturu. Ja atbildi ir jā, brīnišķīgi ietin zīdpapīrā un liec tajā savā nomarķētajā kastē. Problēma jau rodas tad, ja mēs kaut ko savās mājās iekapsulējam. Tad ko tu ieteiktu darīt tajos gadījumos, kad tu gribi palīdzēt savai mammai vai vecmāmiņai ieviest kārtību mājās, bet tur ir visa dzīve. Tur katrs priekšmets ir svēts. Un tur atkal šī pieķeršanās mantām ir sentimentāla, ar vēsturisku sajūtu. Tu visu mūžu esi krājis, jo tev kā agrāk nebija, un tagad tev ir tās mantas. Tu iet tajā mājā, un tu redz, ka tur ir oj, ka daudz, tur pusi vajadzētu mest ārā. Jo tā ir arī tāda psiholoģiska spēle un saruna un pārliecināšana. Jo tu jau vari iet tāds funkcionāls, pateikt, šitas ir vecs, šitas ir saplīšs, tā visu metam ārā, es tev noprašu par jaunu krēslu. Kā tu pirksi to jaunu krēslu? Tur 20 gadus sēžot tajā krēslā, tik labs krēsls. Tas nekas, ka tur atspēr ir izdilus, mēs pāršosim pāri. Kā tu ieteiktu to risināt šādas sarunas un situācijas ģimenēs? Mans ieteikums būtu līdz šādām situācijām nenonākt un cienīt to, ka katram cilvēkam ir tiesības dzīvot tā, kā viņš tajā brīdī uzskata par pareizu un ir gatavs darīt. Mēs nevaram palīdzēt tam, kurš pats šai palīdzībai nav gatavs. Un tas dīvainā kārtā, varbūt tas pat nav dīvainā kārtā, ir viens no man visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Kā tikt galā ar mammu? Kā tikt galā ar vīru? Kā tikt galā? Un īpaši tieši ar vecākiem, kur varbūt ir kaut kāds vēl tas paaudzes mantojums. Mēs nevaram palīdzēt cilvēkam, kurš pats
nav nonācis līdz punktam, kurš saka, viss, es šādi vairs turpināt negribu. Ja cilvēks nonāk līdz tam punktam, tad, protams, mēs varam palīdzēt atbrīvoties no liekā, mēs varam argumentēt, kāpēc tas krēsls būtu liekams miskastē, nevis uz tā vēl jāsēž vēl 10 gadus. Bet kamēr tas punkts nav sasniegts, manā skatījumā tas tikai problēmas var padziļināt. Jo tie tiešām, kā jau es teicu, tur ir ļoti, ļoti bieži vien tādi dziļi psiholoģiski iemesli. Tā kā tu saki, katrs priekšmets ir ar kaut kādu atmiņu, ar kaut ko. Es varu izstāstīt vienu tādu piemēru, kas iespējams ne visiem derēs un ne visiem patiks, ko es stāstu, bet man ir pazīstama sieviete, kura pārvācās dzīvot pie saviem vecākiem, lai viņiem palīdzētu, un tur ļoti, ļoti daudz dažādu lietu, galdautu, sedziņu, mēbeļu, trauku, viss ir ļoti, ļoti daudz, un vecāki jau ir krietni sirmā vecumā. Un šī mana paziņa kopā ar savu māsu, ar saviem vecākiem reiz tā ļoti atklāti izrunājās, un viņas pateica, mīļie vecāki, mēs jūs ļoti mīlam, bet jums ir jāapzinās, ka tad, kad jūs vairs nebūsiet, mēs tāpat to visu izmetīsim. Un tāds varbūt skarba saruna, kas izklausās, bija tas, kas šiem vecākiem palīdzēja ieraudzīt, ka, Klau, tiešām, es taču neko no šī līdzi nepaņemšu. Neko. Un tas arī palīdz mums, kas varbūt mēs vēl par nāvi un aiziešanu no šīs pasaules šobrīd nedomājam, kas notiks ar tām lietām. Ok, tu vari atlikt kārtošanu, tu vari atlikt atbrīvošanos no liekā, cik vien ilgi tu vēlies. Kāds to tik un tā izdarīs? Un patiesībā par to aiziešanu no šīs pasaules un domāšanu, tagad mums tādās spēka gados, to vajadzētu ļoti daudz domāt, ka tu veic kaut kāds liels pirkums. Kaut vai, piemēram, iegādājoties automašīnu, vai ne? Tev gribās to jaunu, foršu, jaudīgu zvēru. Bet tad, kad tu saslims un būs uz tās nāves gultas, par ko tu domās? Par to, kā tu brauc ar to zvēru? Vai tev tas tanī brīdī būs svarīgi? Un tad, kad tu ielaic šīs tās vērtības savos svara kausos, tad, kad tu veic tādus liels, nozīmīgus pirkumus, tas patiesībā tev baigi labi palīdz atnākt atpakaļ bišķiņ tā, tā racionāli. Tagad vēlreiz tā, izlaižam gaisu, vēlreiz racionāli paskatāmies. Tad kādu auto tev vajag, lai tu varētu tikt no punkta A līdz punktam B, jā, tā mierīgi, ja tev vajag tikt no tā punkta A līdz punktam B ar nenormālu šiku, kas tev dod to īstermiņa apmierinājumu, bet beigās jau tas kopējā bildē to tādu vērtību beigo neiedod. Zini, es laikam gan šeit gribētu teikt tā, ka es tiešām ticu, ka mēs kā cilvēki esam ļoti, ļoti dažādi. Un kādam tā jaunā, jaudīgā mašīna tiešām ir tikai mirkļa impulss un nekas tāds uz nāves gultas pat neatcerēsies. Bet es tiešām ticu, ka ir kāds, kuram tas var iedot to sajūtu, ka jā. Kāds es biju foršs jaunībā, kāds man bija jautā? Varbūt tu nedomāsi gluži par to, kāds tev bija foršs auto, bet tas tev iedod tādu dziļāku, varbūt to pat var nosaukt par kaut kādu tādu laimes sajūtu, jo redzi, mēs esam ļoti, ļoti dažādi, un skaidrs, ka lielākoties cilvēki, kas mēģina ar priekšmetiem un ar mašīnām un ar dažādām materiālām lietām to laimi dabūt, agri vai vēl lielākā daļa no viņiem atops pie punkta, ka, cik daudz es pirkšu, kur vēl tā laime ir, un mēs kaut kādā dzīves posmā, es ticu, ka mēs katrs nonākam pie atziņām, ka ģimene un laiks ar saviem tuviniekiem, ka tas iedod to vērtību, bet vai tas nozīmē, ka mums jau tagad, kad ļoti, ļoti, ļoti gribas to mašīnu, mums ir uzreiz sevi jābremzē? Es par to vienkārši neesmu droši. Es domāju, ka cilvēki ir atšķirīgi un mums ir jāatrod tas, kā mēs varam apvienot gan šo te rūpes par planētu, nepirkt pirkšanas pēc, bet tajā pašā laikā atzīt, ka vienam patīk aizbraukt ceļojumā, man patīk nopirkt jaunu mašīnu. Es nevarētu ielikt tādā vienā skalā, ka kur pirmajā vietā ir ceļošana, otrajā vietā ir kursi un lekcijas, trešajā vietā ir kaut kas, tā prioritārā secība, jo mums ir ļoti, ļoti atšķirīga. Kārtība un zero waste. Kā tas iet kopā? Šis ir foršs jautājums, jo bieži vien liekas, ka tas galīgi neiet kopā. Zin, kā visi pasauli saka, ka metam ārā mazāk, neradam atkritumus, to arī tik šausminošu statistiku tikko nolasīja. Un tad atnāk Dana, kur saka, metiet visu ārā, ja nevajag turēties pie lietām. Zini, kā es šo sev esmu to atbildi atradusi un kam es tiešām no sirds ticu, tad, kad mēs esam tā pamatīgi sakārtojuši savas mājas,
atbrīvojušies no liekā, kas reizēm, nozīmē radīt daļu no tām savām, cik tur bija 5 tonnas atkritumu gadā, ja? Ok, tu radi tos atkritumus, bet tad, ja tu to izdari sistemātiski un pietiekoši īsā laika posmā, tas izdara tik pamatīgu klikšķi tavā domāšanā, ka dzīves griezumā tu radi nesalīdzināmi mazāk atkritumu. Es tiešām tam ticu un esmu par to pārliecinājusies. Man nav neviena tāda klienta, kuram nebūtu dramatiski mainījusies attieksme pret iepirkšanos. Jo redzi, varbūt ka tā lielākā problēma tieši ar šo ārā mešanu ir tā, ka mēs to darām kaut kā tā dīvaini un kampaņu veidīgi, vienkārši pie skapja nostājamies, šis man vairs nepatīk, izmetu ārā, nopērku jaunu. Tas jau nav tas, ko es mācu un ko es aicinu. Tas, ko es aicinu, ka tu tiešām iztukšo to skapi pilnībā. Tu varbūt ar vīna glāzi pat izraudies par visiem saviem stulbajiem lēmumiem. Tu tā ļoti sistemātiski, pamatīgi atbrīvojies no visa, kas ir liekas, un vienkārši sev atļauj sākt dzīvi no jauna. Tu sev piedod. Un tieši tas, ko es gribu arī uzsvērt, to spēt sev piedot. Ja mums visiem ir kaut kādi stulbi lēmumi, kaut kādas nevajadzīgas lietas, ko mēs varbūt esam nopirkuši, kuras varbūt nevajadzēja, priekš kām, piedod sev, laid to vaļā un dzīvo tālāk. Un es noteikti aicinu kārtošanas procesā, cik vien ir iespējams un cik tas Latvijā ir iespējams, jo tas, ko teici, ka Latvija ir viena no pēdējām vietām, es saprotu, pasaulē atkritumu pārstrādāšana ziņā, un tas, protams, ir ārkārtīgi bēdīgi. Es vienmēr savus klientus aicinu iespēju robežās pārdot, ziedot, pārstrādāt, neiet taisnā ceļā uz zaļo atkritumu konteineru, bet jāsaka, ka tā pavisam sakārtot savu maiņu reizi, neaizejot līdz tam sadzīves atkritumu konteineram, parasti tas tomēr nav iespējams. Cik citu par pārdošanu un atdošanu, noziedošanu. Kā tev liekas, cik daudz mums var palīdzēt šādus te jaunus paradumus un ļoti labus paradumus ieviest dzīvē tirzniecības centri, biznesi, jo principā tirzniecības centri galvenokārt viņi taisa kampaņas, tad tagad atnesiet visas savas vecās drēbes, sametam milzīgā kalnā, tad tagad mēs viņu kaut kur aizvedīsim. Bet tas neatrisin to lielo problēmu būtības saknē, kas parāda to, ka tu maini savu uzvedību, tu maini savu domāšanas veidu, tu maini redzējumu, kā tu skaties uz lietām. Kā tev šķiet, kā mums var palīdzēt šie biznesi mainīt tieši mūsu tos paradumus? Es tev atzīšos, es esmu skeptiska par šo konceptu kā tādu, jo redzi, lai biznesi palīdzētu mums mainīt paradumus, tas nozīmē, ka tie biznesam ir zaudējumi. Jo bizness jau vēlas, lai mēs nopērkam vairāk. Ja mēs skatāmies no tādas ļoti sausas biznesa aspekta, cik naudiņa ieripo uzņēmumu kontā, no tāda aspekta pērc uz velnu paraušanu, pērc katru dienu kaut ko jaunu. Līdz ar to, no kurienes nāk tā motivācija mainīt šos paradumus, vai tas ir kaut kāds, kā tu teici, likumdošanas spiediens, vai tas ir kaut kas, kas nāk no sabiedrības. Tādā ziņā es varbūt esmu mazliet skeptiski par to, cik tas ir tā pa īstam, teiksim tā. Bet es esmu priecīga par to, ka tas spiediens tomēr pieaug, ka par to tiek runāts, ka šobrīd jau, man liekas, visi lielie apģērbu veikali ar lepnumu izstāda, ka rekur te mums ir otrreizējās pārstrādes kastes, un te mums ir drēbes, kas radītas no otrais pārstrādātām šķiedrām un tā tālāk. Tajā virzienā jau tas noteikti iet. Es laikam teiktu tā, ka tas, ko es redzētu, kas, manuprāt, lielveikalos būtu vairāk izmantojams, ir šī te stilistu pakalpojumi, kaut kādas konsultācijas, lai tas cilvēks, kas iet veikalā, ok, tev ir piedāvājums liels, bet tu saproti, ko tu gribi, pēc kā tu nāc. Man liekas, ka tas varētu būt kaut kas tāds ļoti saudzīgs un tajā pašā laikā ārkārtīgi efektīvs paņēmiens, kā mainīt cilvēku patēriņa ieradumus. Jo lielākoties jau tās drēbes, ja mēs tieši par drēbēm runājam, bet arī citu priekšmetu, protams, apavi, interjeru priekšmeti, mums jau viņi mājās nonāk, tāpēc, ka mēs īsti nesaprotam, kas mums piestāv, ko mēs gribam, vienkārši iegājām. Impulsu pirkums, kaut ko uz atlaidēm ieraudzījām, redzējām, ka manekenam smuki izskatās, nopirkām, aiznesām mājās un stāv. Izmest nevaram, jo taču vispār nav vilkts. Un tā tas tur stāv, un tad man ir jāiet palīgā un jāpietur rociņa, lai no tā atbrīvotos. Man liekas, ja mēs jau pašā sākumā mums būtu izpratni par to, kā es gribu dzīvot, kādas es gribu savas mājas, kā es gribu apģērbties, man liekas,
visi no tā iegūt. Man pat ir sajūta, ka varbūt šādā aspektā arī tas biznesa iegūt. Īstenībā jau ir tā, ka man liekas, ka ļoti svarīgi būtu, piemēram, kaut vai ja tajos pašos tirdzniecības centros būtu vēl vairāk pieejama kaut vai apavu labošanas darbnīcas, šūšanas darbnīcas, ka tu to redzi visu laiku, un tev tas nostāja, ok, es taču nevaru pāršūt, es taču varu nogriezt, es varu iešūt. Un otra lieta, kas man liekas, kas ir arī tāds jauns pasaules trends, kas arvien vairāk pieņem tādu viļņu veidu jaudu, kad sākt atteikties no izpārdošanām. Mazāk izpārdošanas, vairāk tādas luksus preces, kas kalpo ilgi, kas ir no kvalitatīviem materiāliem. Jā, viņas maksā dārgāk, tev ir lielāka investīcija, bet tu toties viņu arī nesā ilgāk, un viņi kalpo ilgāk, un tev ir cita attieksme emocionālā pret to lietu, un tu viņu tiešām vairāk gribi vai nu salabot, vai pēc tam pārdot tālāk, respektīvi atgriezt viņu atpakaļ tajā apritē to lietu. Un ir pierādīts, bet izskaitīts, izmērīts, ka 40% no jaunajām kolekcijām paliek neizpārdotas. Un 40% viņi nonāk kur? Viņi nonāk izgāstuvē. Un tur viņi stāv, un tur viņi lēnām sadalās, un tad tur viss tās krāsvielu ķimikālijas nonāk zemē. Tad tur viss sākās, viss slikti aiziet. Un ja vien mēs atteiktos no šī te katru sezonu jauna kolekcija, un pēc tam izpārdošana, tad tie 40% viņi būtiski uzreiz samazinātos tajā apjomā. Un te ir ļoti liela šī tirdzniecības centra tā nozīme un spēks un loma, ja viņi pāriet no tās fast fashion uz luxury fashion, kur būtībā jau pēc tam arī finansiāli jau tas izlīdzinās. Vai tu nopērc 5 krēklus un samaksā 10 eiro, jo tev katrs krēkls maksā 2 eiro, vai tu nopērc vienu kvalitatīvu krēklu, samaksā par viņu 45 eiro. Tur tas biznesa modelis beigās. Man, protams, šī doma liekas ārkārtīgi skaista. Man liekas, tas ir brīnišķīgi, un mums uz to vajadzētu iet uz šiem ilgtermiņa lēmumiem. Bet te man atkal laikam jāpiemina mūsu mīļā Latvija. Es nezinu, man ir sajūta, ka mums tomēr ir tik katram individuāli un arī jau tādā sabiedrības un likumdošanas līmenī šie īstermiņa lēmumi, kas vienmēr uzvar ilgtermiņa risinājumus. Mums vajag labi, lai mums ir tagad, jo es taču nezinu, kas tur būs pēc nedēļas, kas būs pēc gada. Jo redzi, lai nopirktu cilvēkam, kuram šobrīd makā ir 10 eiro, viņam ir jānostaigā kur varbūt 4-5 nedēļas bez krakla, lai viņš aiziet un nopirkt to par tiem 45. Tev ir jābūt pilnīgi cita veida domāšanai, tev ir jādomā ilgtermiņā. Bet tas ir kaut kas, kas, manuprāt, mums, diemžēl, ļoti, ļoti pietrūkst. Kāpēc mums neizdodas kaut kādas izmaiņas ieviest sistēmas līmenī? Pirmsskolas izglītība arī man ļoti mīļš temats, jo es esmu bērndārzā strādājusi. Arī mēs nenonākam pie šīm dziļajām izmaiņām, tāpēc, ka mums pietrūkst tā spēka izturēt grūtības, paciesties, tāpēc, ka mēs ticam, ka kaut kad būs labi. Mēs neticam. Mums liekas, man vajag tagad labi. Man labāk iedot 10 eiro tagad, nevis 100 eiro pēc 5 gadiem. Kā tev šķiet, kā mēs varam mainīt to viendienīšu domāšanu? Nezinu, labs jautājums. Es domāju, ka tas noteikti sākas ar kaut kādu tādu individuālu apzinātību, ka mēs kaut vai tas, ka mums ir šī saruna, man liekas, tas jau ir kaut kas, ko mēs varam darīt un aicināt cilvēkus vairāk par to aizdomāties. Un sākt strādāt ar tiešām tādiem saviem maziem ikdienas lēmumiem. Un tas jau atkal man gribas pieskarties mazliet varbūt dziļākam un citam tematam. Tas jau nav tikai par patēriņu, tas ir arī par mūsu dzīvesveidu kā tādu. Vai es izvēlos īstermiņa ieguvumu šodien, vai es esmu gatavs paciesties ar disciplīnu, iet uz priekšu un ticēt, ka būs kaut kādas izmaiņas. Jebkas veselīga ēšana, sports, ja, tie visi patiesībā ir ilgtermiņa kaut kādi ieguldījumi. Un mums ir, es domāju, gan tādā individuālā līmenī, vairāk savā ikdienā, vienkārši savā ikdienā sāc ar maziem solīšiem. Vai tas, ko es šobrīd daru, man ilgtermiņā palīdzēs, vai es vienkārši šobrīd ķeru kaifu no šīs dienas un šī mirkļa. To arī vajag, bet tomēr pamatā mums būtu jābūt tā ilgtermiņa domāšanai. Jo man liekas, ja mēs to sevī dabūjam iekšā, tad mēs arī varam paciesties uz kaut kādiem lielākiem lēmumiem, uz sistēmas izmaiņām, uz tāpat pirmsskolas izglītība kā tāda, valsts pārvalde.
Mēs jau paši esam tie, kas nevar paciesties. Starp citu, man gribās kaut kā netieši vilkt paralēlas vecāku un bērnu. Un bērnu pārbagātās mantas, kas ir istabā. Nu, kā tu tam zaķītim nenopirks vēl vienu to man? Viņam tik ļoti gribās taču, vai ne? Kā tev šķiet, nu tad bērniem daudz mantas, maz mantas? Un kas ir daudz mantas un kas ir maz mantas? Un vai dodot viņam tās 5 mašīnītes vai to 2 lelles, vai mēs viņam kaut ko nenogriežam psiholoģiski, vai mēs tieši otrādi viņam palīdzam? Nu, noteikti es aicinātu jebkuru vecāku pirms nopirkt mantu sev paprasīt, kāpēc es to mantu tagad pērku. Lai viņš būtu laimīgs. Nu, labi, ja tāda atbilde. Biežāk atbilde gan ir tā, ka vecāki mēģina atpirkties. Viņi jūtas vainīgi par to, ka nevelta laiku, par to, ka nav bijuši varbūt blakus. Ļoti daudz vecāki jūtas vainīgi savu bērnu priekšā, un tās mantas ir kaut kas, kas liekas, nu redz, kādreiz laba mamma. Tomēr laba izvilku. Jā, un līdz ar to tas pat bieži vien ir nevis bērna pieprasījums pēc mantas, bet tā ir mūsu vēlme to vainas sajūtu kaut kā mierināt. Tas noteikti ir jautājums, ko, manuprāt, būtu sev jāuzdod, un ja es saprotu, ka es jūtos šobrīd vainīga vai jūtos vainīgs, aizej ar to bērnu paspēlējies. Nu, tas atkal jau stāsts par īstermiņu. Īstermiņā ir vieglāk nopirkt viņam to, ko viņš tur čīkst, bet ilgtermiņā meklēt, kāpēc man pašam ir tā vajadzība tās mantas pirkt. Jo ļoti bieži vecāki to novaļ uz bērniem. Viņš man prasa, es jau negribu pirkt, viņš man prasa. Bieži vien tas sākums tomēr ir tajā vecāka vainas izjūtā. Un par mantām, tas, kas ir tas daudzums, kas bērniem ir vajadzīgs, nu es teiktu, jo mazāks, jo labāk. Tas nenozīmē, ka viņam ir jābūt vispār dzīvē maz mantām, bet tām, kas ir bērnam redzamas un pieejamas. Un es šajā brīdī īpaši runāju par pirmsskolas vecumu. Es aicinu saviem klientiem un savā grāmatā un online kursā es mācu ieviest mantu noliktavu. Kas tas ir? Tas nozīmē, ka bērnam bērnistabā ir vienkārši vaļais plaukts, tur ir 6 līdz 8 groziņi, kur ir kaut kāda rotaļlietu izlase. Ideālā variantā tā rotaļlietu izlase tiek veidot tā, ka 50% ir tādi, kas bērnam ir rīktīgi patīk, vai tie būtu mašīnītes vai Lego klucīši, un pusi ir ielicis vecāks, kas ir, nu, teiksim, tāda izglītojoša funkcija, vai tā ir kāda puzle, vai kādi burtiņi, vai nu kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir mantu noliktava, kas ir liela sekla kaste, tā var būt arī kāda atsevišķa atvilkta, kurai ikdienā bērnam nav piekļuves. Svētku reizēs viņam to atvērt? Nevis svētku reizēs, bet reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās tiek veikta mantu rotācija. Un bērns var samainīt. Viņš var pats no savas tās noliktavas paņemt. Rekur, es tagad gribu ar šo paspēlēties. Ok, mēs kaut ko samainam un ieliekam, samainam vietām. Tas strādā kā brīnums. Bet ko tas bērns tajā brīdī iemācās? Tas bērns tajā brīdī iemācās to, ka, kā iemācās, viņš vienkārši daudz vairāk novērtē to, kas viņam tajā vaļajā plauktā ir. Viņš patiešām paspēlēsies ar visu, kas viņam ir. Viņš ieraudzīs, ka, kā tas priekšmets strādā, kā par to rūpēties, kā to nolikt vietā. Ļoti svarīgi ir daudz vieglāk uzturēt kārtību, ja tev ir 6 groziņi, nevis pilna istaba ar mantām. Un ir arī tas fenomens, jo redz, es ticu, ka, ja mēs runājam tieši par bērnistabu kārtošanu, bērnistaba ir jāiekārto, protams, lai bērnam ir jautri, lai tur ir skaisti, lai viegli uzturēt kārtību, bet arī, lai ir šis kaut kāds izglītojošais vai audzinošais aspekts. Jo bērns mācās caur rotaļām. Bērns nemācās pie galda sēžot, kā mēs augstskolā un kaut ko rakstot. Viņš mācās caur rotaļām, un tas arī ir kaut kāds tāds mūsu vecāku darbiņš. Vai manam bērnam ir tikai kaut kāds dīvains skanošs plastmasas mantas, vai tur ir arī kaut kas, kas mudina viņa kaut kādu radošumu, kaut kādu iztēli. Un ja mēs šādā veidā iekārtojam istabu, tad ir daudz lielāka varbūtība, ka bērns tiešām ar to plastelīnu tur kaut ko arī darīs. Nevis viņš ieies pa to iemītot aciņu pie savas Lego kastes un tās pārējās mantas nemaz neredz. Un zin, ko tas izdara arī tādā ilgspējības sakarā, tad, ja tā manta noliktava tiešām, un tai manta noliktavai nav jābūt tādai skaistai, visai glīti sakārtotai, tur vienkārši saliekam kastēs blīvāk, ciešāk, kaut kādos ziploku maisiņos, un tad, kad bērns izvelk pēc tām 2 nedēļām to puzli ārā,
Viņam ir sajūta, tas ir kaut kas jauns. Tas gan, jā. Un tev nav tik daudz jāpērk jaunas lietas. Un tas ir fenomens, jo redz, ja tā puzle būtu stāvējusi plauktā, redzamā vietā, tu redzi vienkārši kastes maliņu. Bērns to puzli neliks, jo viņam liekas, ka man jau viņi ir sen. Tur nav nekas interesants, man vajag jaunu. Tikko tu to puzli aizvāc, vienkārši no tā vizuālā lauka, bērns viņu neredz, un tad pēc mēneša, kas tas tāds? Un mēs varam patiesībā ļoti ierobežot to mantu daudzumu, ko mēs bērnam pērkam. Es savam bērnam ļoti, ļoti maz mantas pērku, man citreiz liekas pārāk maz, bet mums ir manta noliktava, un tad, kad viņam viss ir apnicis, vecīt, ejam, meklējam. Man te atkal ir jautājums par to, man ir 2 puikas, 2 un 5 gadi. Un tad, kad ir dzimšanas diena vienam, tad vienmēr viesi nāk un dāvina arī otram. Un dāvina to pašu otram. Jo, ja būs kaut kas dažāds, un tev ir kaut kas labāks nekā man, un tur būs kautiņi vienkārši vaiprātā. Līdz ar to mums ir mantas reiz 2. Jo tikai tā mēs spējam navigēt brāļu mīlestību. Kā tev šķiet, jo tas ir baigais darbs, iemācīt to sadarbību un to cieņu. Ko mums darīt vecākiem? Laikam jau pirmkārt ir tā skarbi jāapzinās, ka tās mantas mājās nonāk vecāku dēļ, nevis bērnu dēļ. Tas ir tavs kā mammas vai jebkura cita vecāka lēmums, apzināts lēmums, ka tās mantas es atļauju, ka tās manās mājās nonāk. Mīļā miera labad vai jebkāda cita iemesla dēļ, bet tā ir vecāka atbildība. Un, lai cik tas varbūt nebūtu tā vienkārši un pašsaprotam, bet bieži vien tas tiek aizmirsts un tiek kaut kā tā atbildība nogrūst uz bērniem. Un tas, ko es jau teicu, es jau negribu tās mantas, bet viņš tur taisa skandālu, viņš grib, viņam vajag. Un tā atbildība mēs noliekam uz bērnu. Kas ir bērns, kurš panāk, ka mantas ir tik daudz? Bērns to nepanāk. Bērns nepelna naudu. Tu esi pieaugušais, kurš pelna naudu, kurš tās mantas nopērk, vai kurš tiem citu bērnu draugu vecākiem saka, šis ir ok, turpinam to darīt. Un tajā brīdī, kad mēs tā ļoti skarbi no sevi saprinam un saprotam, ka, tā ir tava atbildība. Beidz vainot bērnu, tiec pats ar to situāciju galā, mēs jau iegūstam pilnīgi citu spēku. Un tad jau no tā punkta izejot, mēs sākam risināt, izejot no tā, kādas ir sekas vienā un otrā gadījumā. Pilnīgi katram mūsu dzīves lēmumam ir cena, bez izņēmuma. Ja tavs lēmums ir ļaut dāvināt tās 2 lietas, tev ir ieguvums miers mājās. Jā, tas maksā ļoti dārgi. Tā ir mana nervu sistēma. Un tas ir ok. Šajā, piemēram, dzīves posmā, kad ir tie bērni ir tik ar tādu vecumu starpību, viņiem ir tāds temperaments, tāds raksturs, tu šo izvēli pieņem, bet tu maksā cenu, un cena ir māja pilna ar mantām. Tā ir tava cena. Ja tā ir apzināta izvēle, ok, lai tas tā būtu. Bet tev ir arī vienmēr šī otra opcija. Es varu pateikt, ka, šitam mēs liekam punktu. Dāvana būs rekur vienam, vai dāvana būs viena kopīga, vai izsūti sarakstu bērnu vecākiem, ko tu vēlies. Tev būs ieguvums. Nerodīsies mantas, būs tīra sirdsapziņa par visu to patēriņu, ja kas netiks izdarīts. Bet būs cena. Būs kaut kāda droši vien kliekšana, kaut kāda neapmierinātība. Un te mums vienkārši ir jāsaprot, ka mēs vienmēr ar katru savas dzīves lēmumu ir ieguvums un ir cena. Un mums ir jātiek vaļā no šīs iluzorās domas, ka var izšmaukt tā, ka ir tikai ieguvums, bet cenas nekādas nav. Par visu ir jāmaksā kaut kāda cena. Arī par kārtīgu māju, arī par tukšu minimalistisku dzīvokli ir kaut kāda cena. Un tā cena bieži vien, piemēram, ir tā, ka ir potenciāli iespēja nožēlot, ka tu kaut ko esi izmetis. Tā arī ir cena. Un daudziem šī cena ir tik sāpīga un tik augsta, ka viņi nav gatavi to lēmumu pieņemt. Viņi saka, ne, labāk, lai man viss mājās ir, man nekad nepietrūks, bet es maksāju cenu ar to, ka man par šīm mantām ir jārūpējas. Starp citu par cenu runājot, kā ir? Vai tad, kad tev ir mazāk mantu, tev naudas makā paliek vairāk naudas? Vai tad, ja tev ir mazāk mantu, vai tev paliek vairāk naudas? Un tas laikam būtu diezgan likumsakarīgi, vai ne? Es domāju, ka jā, bet tas noteikti ir arī svarīgi
kādas lietas tev ir un cik tās ir apzināti un pārdomāti iegādātas. Tieši tā, jūs par to arī reizēm domājam, ok, man ir vajadzīgs tikai 5 krūzītes. Es pieņemsim nopērku krūzīti, katra krūzīte maksā 1 eiro. Pēc 3 mazgāšanās reizēm tam krūzītēm nomazgājies zīmējums. Ok, pēc mēneša es eju pirkt nākamās 5 krūzītes, par šo lēto naudu. Vai arī es samaksāju lielāku naudu, man ir skaistas krūzītes, viņas kalpo ļoti ilgi, un es viņas nemainu reizi mēnesī. Jā, noteikti. Es domāju, protams, tev ir pilnīgi taisnība šajā. Tas, ko es te vēl gribētu piebilst, ka, man liekas, tā arī ir tāda. Es vispār tiešām jums atkal jāpiemina Latviju un Latvijas situāciju, bet man liekas, mums arī ir ļoti spēcīgi kultūra vēsturiski bloki attiecībā uz naudu kā tādu, uz spēju pelnīt, uz to, ko ar naudu darīt. Un ir tā sajūta, ka ja ir nauda, tad tā nauda ir jāiztērē. Naudai patīk, ka viņi tērē, ir tāds teiciens. Jā, naudai patīk, ka viņi tērē. Un tad, protams, ir šis viens grāvs, kur ir tāds pilnīgs skopums un neko, bet tad ir tas otrs, dzīvoja taču vienreiz, ja man nauda ir, tad man viņi ir jātērē. Un redz, un ko tas panāk, ka mēs sākam pelnīt vairāk, bet tas atlikums nevis mums paliek, ko mēs varam varbūt investēt skaistās vecumdienās, sakrāt, nopirkt varbūt pat kādas akcijas vai kaut kur ieguldīt. Nē, mēs vienkārši turpinām pirkt vairāk lietas. Un mēs paši nesaprotam, kā tas var būt. Pirms 20 gadiem, kad es pelnīju tik, es dzīvoju plus, mīnus līdzīgi kā tagad. Vai es šobrīd esmu daudz, daudz laimīgāks, un mēs saprotam, ka īsti nē. Un tas ir tāpēc, ka mums ir šī ļoti spēcīgā sajūta, ka visa nauda, kas man ir jāiztērē. Un tam arī, manuprāt, ir liels saistība ar šo patēriņu un tām krūzītēm. Atļaut sev, ka nauda vienkārši ir. Tas ir ok, nav jāiztērē katra reize viss līdz pēdējiem. Te varbūt tāda atkal sānu zars mūsu sarunai, bet Covid pandēmija, man liekas, mums tik spilgti, es ļoti ceru, ka visu šo mācību guva, cik ļoti svarīgi ir finansiāls drošības spilvens. Jo mēs redzējām, ka cilvēki, kuri pat varbūt ir, un man arī tādi paziņu lokā bija piemēri, cilvēki, kas labi pelna, forši pelna, visi ir baigi kārtībā, bet nav drošības spilveni. Tikko tev kaut kāda krīze notiek, tev vairs ienākumi neienāk, viss. Tu pat līdz mēneša beigām nevar izvilkt. Un savukārt tie, kas dzīvo, varbūt pieticīgāk, bet viņiem ir kaut kāds drošības spilvens, tie tā arī pasēdēja 3 mēnešus mājās un dzīve turpinājās. Un tas atkal ir stāsts par to, ka vai es tikai pelnu, man gribas visu iztērēt, vai es ļauju naudai vienkārši arī būt. Un tas ir tāds īstenībā interesants triks, ko es kādreiz lasīju. Vienkārši kā tādu trendiņu sev ielikt sev makā banknotu pietiekoši lielu, 50 eiro, piemēram, ielikt, un lai tā vienkārši tur stāv. Nedrīkst iztērēt. Nebaltai dienai, krīzes situācijai. Pat nebaltai dienai, vienkārši, lai tā nav, ir, lai tu sevi pieradini pie sajūtas, ka nav obligāti jānopērk visu, ko es redzu. Tu zini, ko Latvijas ieliksim aciņā? Zvīņas, jā. Nē, bet vajag ielikt īstu dzīvu naudu, lai sevi psiholoģiski uztrenētu tam, ka tas, ka man nauda ir, nenozīmē, ka man ir obligāti kaut kas jānopērk. Ja mēs šo lietu varētu savā galvā tā forši izmainīt, mēs jau dramatiski samazinātu nevajadzīgu lietu pirkšanu, man liekas. Jā, nu kas? Nē, mēs arī lēnām, man jau ir pēdējie jautājumi iet. Tā. Kas ir tas apjoms pēc tavas pieredzes, cik daudz parasti cilvēki izmet ārā no savām lietām, kad tu esi paviesojusies viņu mājā? 80%? 50%? Ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgi no izejas pozīcijas, no tā, cik cilvēks tajā brīdī tam ir gatavs un tā tālāk. Es pieturos, es lekcijās bieži pieminu šo te biznesā labi zināmo Pareto principu, kas saka, ka 20% klienta vienas 80% peļņas un tā tālāk.
20% lietu, kas ir mūsu mājās, mēs izmantojam 80% laika. Un to mēs varam vienkārši kā tādu testu iziet cauri savām mājām, atvērt to virtuves skapīti, kur tās krūzītes, 20% no tām krūzītēm mēs izmantojam 80% laika. 20% drēbju, kas skapī ir, uzvelkam 80% laika un tā tālāk. Un tas dziļās kārtošanas mērķis manā izpratnē ir atrast, kuri ir mani 20%. Jo tie ir tie, kurus es gribu izmantot intuitīvi, instinktīvi, dabiski, kurus man ir prieks izmantot, un es nevaru sagaidīt, kad es nākamreiz izmantošu. Iedomājies, ja mums būtu tik augsta latiņa uz savām drēbēm, ka mēs paturam tikai to, ko mēs nevaram sagaidīt, kad būs iespēja nākamreiz uzvilkt. Zini, kā ir, tas ir sieviešu skapja arī viens no fenomeniem. Tad, kad es nometīšu tos 5 kilogramus, kur tu man stāvi? tas redz, atkal ir stāsts par tām nākotnes sapņiem. Jau mums liekas, ka ja es izmetīšu to kleitu, kura man derēs, kad būs 5 kilogramu nomest. Ja es izmetīšu to kleitu, tad es izmetīšu arī sapni, ka es kādreiz nometīšu tos 5 kilogramus. Tieši tā, un tajā brīdī jau, kad mēs to ieraugam, mēs saprotam, ka, mīļā, tas jau tā nav. Tu vari nomest 5 kilogramus un ir ok arī no tās lietas tikt vaļā. Tāpēc par to procentuālo lietu daudzumu tie var būt arī visi 80%. Jā. Ka tu tiešām saproti, ka man nevajag. Es esmu ļoti dažādus gadījumus redzējis, gan tādus, kur tiek izmesti varbūt pat vairāk kā 80% un tiešām paliek maz, un tas, ko es vienmēr aicinu, nebaidies no tukšuma. Nebaidies. Nebaidies no tā, ka tev ir tie vieni džinsi skapī, ka tev ir tās vienas botiņas, kas tev ir mīļas. Neskrien uzreiz uz veikalu un nemēģini to tukšumu aizpildīt. Nebaidies no tukšuma, padzīvo tajā tukšumā. Paskaties, kā tu jūties, kas tev visvairāk pietrūkst. Un nevis nopērc pirmo somu, ko tu ieraugi, bet pastaigā kaut vai bez somas, lai tu tiešām sajustu, kas ir tas, ko es gribu. Mēs ļoti, ļoti, ļoti baidāmies no tukšuma. Tikko skapis paliek pārāk tukšs, tāds tramīgums kaut kāds, jāskrien uz veikalu. Bet nebaidīties no tukšuma. Tā kā es esmu redzējis tādus gadījumus, un es esmu redzējis arī gadījumus, kur iziet cauri tām pašām drēbēm vai kuriem citām lietām, iziet visam cauri un varbūt vienu lietu izmet. Un arī tas ir ok. Mērķis nav taisīt konkursu, kurš vairāk izmetīs. Tas nav kārtošanas uzdevums. Kārtošanas uzdevums ir veicināt apzinātību par to, kas tev pieder. Un ja tu par visiem 25 džinsiem vari paņemt katru rokās un pateikt, jā, man ļoti, ļoti vajag, man rada prieku, es zinu, kur es to vilkšu, un es tiešām arī velku. Ok. Lieliski. Tā ir tava lieta. Un visticamāk, tas cilvēks, viņam būs kaut kādi citi priekšmeti, par kuriem viņš būs, tāds, ok, to es varu laist vieglāk. Ko es arī vēl laikam gribētu šeit piebilst, mums nav, tiešām es uzskatu, ka nav tādu priekšmetu, kuriem būtu obligāti jābūt katrās mājās. Jā, nav? Nav tādu priekšmetu, kuriem ir obligāti jābūt katrās mājās. Mēs ļoti bieži sevi arī ar šo te ieliekam kaut kādā rāmī. Kas tā par sievieti, kurai nav viena melna zīmuļsvārki? Vai kas tā par māju, kur nav mīklas ruļa? Kā var nebūt zupas katls mājās? Un mēs uz šo priekšmetu skatāmies nevis kā uz atsevišķu priekšmetu, vai konkrēti manās mājās, manai ģimenei to vajag, bet mums vienkārši ir tas teikums, kā tad bez tā? Kā atbrauks vīra māte, ko viņa teiks? jā, ko kāds teiks, vai kā ir jābūt. Bet nav neviena tāda priekšmeta tiekam vienkārši no tā vaļā. Es pat varētu izaicināt, nosauciet man priekšmetu, bez kura nekādi nevar iztikt. Tolets papīrs. Arī bez tā var iztikt. Ir cilvēki, kas izmanto sūnas, kaltētas, kas izmanto bidē. Pati uzsāk šādu tēmatu, varēja jebko citu nosaukt. Bet arī bez tā var iztikt. Saproti, tas vienkārši mums iedod to brīvību, kad es varu izvēlēties, ko es gribu. Ir redzēti daži tādi ekstremāli raidījumi par cilvēkiem, kas ir nenormāli taupītāji. Nenormāli. Un viņi tik tiešām spēj tā izdzīvot. Viņa gada budžets no sērijas ir $200. Un viņš pat cep maizītes karstā vasaras dienā uz sakarsētas mašīnas kapota. Jo tā ir labi. Tas gan. Tāds ļoti praktisks jautājums. Kur tad cilvēkiem nodot tās lietas, no kā viņi grib tikt vaļā?
Es ļoti iesaku katram Latvijas iedzīvotājiem iepazīties ar zaļais.lv. Man liekas, diezgan forši tur un labi viss ir aprakstīts un atrodams. Dažādu veidu tu ieraksti, kādi atkritumu veidi tev ir, un tu redzēsi, kur ir tev dzīvesvietai. Tur ir Latvijas karta, tu redzēsi, kur tev dzīvesvietai ir tuvākais punkts, kur nodot tekstilu, kur nodot kaut kādus bīstamos, lielgabarīta atkritumus un tā tālāk. Tas noteikti ir mans ieteikums. Nu, Rīgā dzīvojošiem es pati bieži izmantoju un aicinu nest uz otro elpu, uz labdarības veikaliem, jo kāpēc otrā elpa ir tāds pateicīga vieta, kur ziedot priekšmetus, jo tur var ziedot ne tikai drēbes, tur var ziedot arī grāmatas un traukus un pat kaut kādu sadzīves tehniku, un tad otrajā elpā tas tālāk tiek pāršķirots kaut kas uz pārdošanu, kaut kas tālāk. Viņi sadarbojas ar Sarkano Krustu, arī zinu ar citām vēl labdarības organizācijām. Tas noteikti būtu vēl tāds, zaļais punkts, otrā elpa. Nu, diezgan labi, es teiktu arī, ka mums Latvijā strādā Andala Mandala. Tā gan nav ziedošana, bet tā ir tāda tirgošanās platforma. SSLV ļoti labi strādā. Man liekas, ka viens no top 10 lielākajiem biznesiem Latvijā. Jā. Nu, tā kā reizēm arī mums izdodas pat kaut kādu naudiņu nopelnīt atpakaļ. Es gan ieteiktu ar to neaizrauties, ar tirgošanu kā tādu, jo tad mēs pārāk ļoti tam priekšmetam pieķeramies. Mums liekas, ka tur tā nauda kaut kāda iekapsulēta, bet mēs jau nepaliekam bagātāki, tāpēc, ka mums stāv 100 eiro vērti džinsi nekad neuzvilkti. Mēs neesam tāpēc bagātāki. Mēs vienkārši esam gan iztērējuši naudu, gan slikti par to jūtamies. Par ziedošanu man laikam arī šeit gribētos piebilst, ko es ticu, ka šobrīd par laimi ļoti, ļoti daudz jau runā ziedot tikai un vienīgi tādas lietas, kas ir uzreiz izmantojamas, kvalitatīvas. Es, diemžēl, arī pati saskaros ar to, ka reizēm cilvēki ziedošanu izmanto, lai tādu savu sirdsapziņu tikai drusciņu apklusinātu, jo, kā es taču neizmetu konteinerā, aiznesu ziedot, bet īstenībā, ko tad tu tur noziedoji? To, kam varbūt ir poga izplīsus, kas varbūt pat ir netīrs, kas varbūt nav izmantojams. Katrai lietai, ko mēs nesam uz šiem ziedošanas punktiem, ja mēs zinām, ka tas tiešām ir domāts citiem cilvēkiem, mums vajadzētu paskatīties un tā, ja par sievietēm, ja sievietes uzrunājam, vai es to dotu savai labākajai draudzenei rokās. Tas tāds spēcīgs jautājums tādā brīdī. Jā, vai tā, ja mēs ar draudzeni satiktos, viņa atnāktu un man nebūtu kauns, tieši tādu, kā es to tagad redzu, viņai iedot rokās. Ja nebūtu kauns, tad to var nest uz ziedošanu. Ja būtu kauns, tad vai nu izmazgā, salāpi, izdari, kas ir jādara. Ja tur nevar neko darīt, tad, lai cik tas nebūtu sāpīgi, tā ir tekstila pārstrāde, vai tas ir konteiners. Ziedošanas punkti nav miskastes. Cilvēku resursi tomēr arī ir ierobežots arī šajos ziedošanas punktos. Tie arī ir dzīvi cilvēki, kuriem tiem maisiem ir jāiet cauri un jārokas. Un nevajag apklusināt savu sirdsapziņu ar to vien, ka tu nes uz ziedošanas punktu. Un tad tāds jautājums, ko tu ieteiktu tiem uzņēmumiem vai jauniem startupiem, kā viņi var savu produkciju uztaisīt tādu, lai mēs jau pašā saknē domātu, cik forši tā lieta mums ilgi kalpos un cik viņa ir vērtīga. Kas ir tas, kas tev tā kā no otras puses, ko tu gribētu ieteikt tam ražotājam? Ko tad viņam likt tur virsū, vai tur pamācībā, vai instrukcijā, vai jau padomāt jau ražošanas procesā par izmantotiem materiāliem vai par funkcionalitāti? Noteikti. Tā kvalitāte, tās detaļas. Jo redzi, mēs, kad saņemam priekšmetu, kad mēs kaut ko nopērkam, mums jau uzreiz rodas kaut kāda tā emocionālā sajūta. Mums ir vai nu sajūta, ka tas vienkārši kārtējies priekšmets, vai ir tā, kāds man dārgums manās rokās nonācis. Tas noteikti ir saistīts ar materiāliem un ar tādu kvalitāti. Protams, ļoti liela nozīme ir kvalitātei un nebaidīties uztaisīt savu produktu mazliet dārgāku. Un atkal jau man ir jāatgriežas pie tā, ka mums reizēm ir tik šausmīgi bail no naudas un bail paprasīt par savu darbu naudu, ka mēs labāk lētāk kaut kā tur tikai pērk. Kā tikai kāds pērk. Nebaidīties, uztaisīt kvalitīvāk un dārgāk. Atnāks tavs klients. Jā, ir jāreklamē, ir par sevi jāstāst. Tas ir citas sarunas temats, kas atkal mums ir milzīgs bloks. Varbūt tas ir tāds gāmas jautājums, bet ja tu man šo jautājumu uzdod, man tas ir jāpiebilst. Es esmu diezgan
kā lai to pasaka, nevis noraidoša, bet man reizēm liekas, ka tajā iepakojumā tā ilgtspējība citreiz pieklibo. Kad tik ļoti gribas tur kaut ko tā. Tas ir process, lai tas ir pārsteigts, ka tu izņem no maisiņa, atver lentīti, atver kasti, tur vēl ir papīrs iekšā tajā kastītē. Tieši tā. Un tad ir viens mazs bukletiņš, tad ir vēl viens kaut kāds maisiņš, vēl viens kaut kas. Un tas arī, es, kad šādas lietas saņemu, es, protams, no vienas puses priecājos, un es redzu, ka cilvēks ir ieguldījis tur laiku un darbu, bet man arī liekas, tās ir izmaksas, ko tu varēji ieguldīt tajā produktā, un varbūt tās tev nav jāpērk un jādrukā entie bukletiņi, entās kartiņas, un katra lietiņa jāieliek savā maisiņā. Jo tas galu galā ir iepakojums. Un tas, ko vēl noteikti var darīt, ja tu tādas lietas saņem, un es tiešām tā daru, es visas lentītes glabāju. Man mājās ir vienkārši tāds maciņš, kur visas lentītes es salieku, un es viņas godvērts visas izmantoju atkārtot. Es lentītes ļoti sen neesmu pati pirkusi. Tas ir tas, kā mēs arī kā patērētāji varam izmantot. Bet ja mēs šo produktu sev piedāvājam, padomāt par to, vai tiešām tas viss ir vajadzīgs, un varbūt tās es varu ielikt kaut kādu dzīvu zariņu tā vietā. Nevis plastmasas kaut kādu kartīti nodrukāt, bet es ielieku dzīvu zariņu. Es nopērku pārstrādātu papīru vai kaut kādu dabiskāku materiālu, un es uzrakstu ar roku kaut ko. Nevis es nodrukāju 100 laminētus papīrišus, kurus tas cilvēks tik un tā izmetīs ārā. Man liekas, tas nav ilgtspējīgi, un man, kā es saku, šis ir varbūt tāds subjektīvs personisks viedoklis, man labāk patīk tādi tīrāki iepakojumi, ka es redzu, ka tu esi ieguldījis tajā produktā, nevis entajos papīrīšos klāt. Un tad noslēdzot mūsu sarunu, tāds pēdējais jautājums, teiksim tā, apkopojot visu, kas tad ir tas viens jautājums, ko man vajadzētu sev pavaicāt tanī brīdī, kad es esmu pie kases un man vēl ir iespēja to produktu aiznest atpakaļ? Es laikam teiktu, ka tas ir jautājums par īstermiņa vai ilgtermiņa labumu. Pajautāt, vai šī lieta ir tikai īstermiņa labums, vai es tam redzu kaut kādu ilgtermiņa ieguldījumu. Un ilgtermiņa ieguldījums gan attiecībā uz manu dzīvi, gan attiecībā uz valsti, kurā es dzīvoju, gan attiecībā uz planētu, uz kuras esmu nolaidies. Uzdot sev šo jautājumu, un ir ok dažreiz atbildēt, šis ir rīktīgs īstermiņš. Tas ir tāds īstermiņš, man vienkārši tā šādien vajag. Tas ir ok, bet ja mēs to katru reizi sev uzdosim, mēs sapratīsim, ka nevar braukt tikai īstermiņā visu laiku. Ir jādomā par šo ilgtermiņu, ir jāpajautā, vai tas man iedos prieku šodien, vai tas man radīs prieku varbūt gadu, 2 un varbūt pat 5. Un ko tas ilgtermiņā izdarīs ar planētu, ar dabas resursiem. Uzdodiet sev jautājumu, vai tas ir īstermiņa ieguvums vai ilgtermiņa ieguvums, un iespēja robežās iet uz otro. Paldies tev, Liels! Paldies tev! Paldies, ka biji kopā ar mums! Klausies podcastu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.